Sveiciens visiem! Laimīgu jauno gadu! Es vēlos ļoti pateikties saviem sekotājiem, it īpaši tādēļ, ka tie ir cilvēki, kuri paši piesakoja. Es nevienu neesmu aicinājusi uz šo profilu, un tāpēc man ir vēl lielāka pateicība, ka šie cilvēki ir piesakojuši, jo acīm redzot, viņiem ir noderīgs saturs, ko es veidoju. Un tāpēc šajā gadā es vēlos izveidot ar saviem sekotājiem personiskāku saikni, un es izlēmu, ka es pastāstīšu par sevi un dalīšos vairāk arī ar citām lietām, ne tikai tādām, kas saistītas ar veselību. Tīri, lai jūs mani iepazīstat tuvāk. Mani sauc Kristīna, man ir 40 gadi. Esmu mamma 4 bērniem, 2 lielām meitenēm, 16 un 14 gadi, un 2 maziem puišiem, 4 un 2 gadi. Ļoti daudz man saka, tev jau ir viegli, tev meitenes lielas. Pateikšu vēlreiz. Nav tā, kad bērni izaug, tad visas rūpes beidzas, ja? Maziem bērniem vajag vairāk fizisku uzmanības un laika, lieliem atkal vajag vairāk emocionāli. Un tas dažreiz ir vēl grūtāk nekā fiziski, ja dabūt laika tiem bērniem. Lūk, un veselība manā dzīvē aktualizējās šis jautājums, ja, pirms pāris gadiem. Kad mans tagadējais 4-gadīgais dēliņš, viņam bija līdz 2 gadu vecumam, viņš ļoti slimoja, un katra slimība, katras mazākās augstēšanās viņam diezgan traki aizgāja, līdz kamēr ap 2 gadu vecumam mēs nonācām slimnīcā dzīvībai bīstamā stāvoklī ar neprecizētu alerģisku reakciju. Tā vispār man ir trauma joprojām, ja? Un tad es sapratu, ka neviens īsti man nevar palīdzēt. Neviens nezināja, noņēma simptomus un izlaida. Un mana lielākā baile neatrisinājās. Es visu laiku prasīju, bet no kā mums tā kā izvairīties. Ārste bija aizdomas uz to, ka tā ir alerģiska reakcija pret temperatūru samazinošiem līdzekļiem, bet neviens neko neapstiprināja. Un tā arī es ar tādām bailēm dzīvoju. Tad pieteicās mans jaunākais dēliņš. Un manā dzīvē ienāca Coral Club kompānija, bet viņa ienāca bišķiņ citādā veidā. Ja? Kā mēs zinām, Coral Club kompānija ir saistīta ar dabas vielām, dabīgiem līdzekļiem veselības profilaksei un uzlabošanai. Lūk, bet tad, kad ienāca 4. bērniņš, es biju ļoti pārsteigta, un mēs ļoti uztraucāmies ar vīru, kā tālāk risināsies tīri finansiālie jautājumi. Un tāpēc es sapratu, ka šī kompānija man sniegs to, kā man pietrūkst tā iespēja, kā to pateikt, tā finansiālā iespēja. Jo tā bija lieta, ko es varēju darīt bez finansiāliem ieguldījumiem, uzsākt savu biznesu. Tas bija darbs no jebkuras vietas, jebkurā man ērtā laikā. Tas bija ļoti viegli savienojums ar ģimeni, ar bērniem. Es tieši plānoju iet dekrētā. Un tas ļoti labi viss tā kā saskanēja. Un pie kam, sākot sadarboties ar šo kompāniju, man bija jāiepazīst produkts, jāiemēl tas produkts. Un es atkal pati es attīrīju savu organismu. Es to darīju tikai tāpēc, lai iepazītu produktu, bet man atrisinājās ļoti daudz veselības jautājumu, par kuriem es pat nebiju domājis, ka viņi jārisina, jo es visu laiku biju dzirdējusi, tev jāsadzīvo ar to visu. Ja? Lūk, un tad es un tur arī atrisinot savus veselības jautājumus, es sapratu, ka tā ir atslēga arī uz manu bērnu veselības jautājumiem. Un kopš es sāku iepazīt šos produktus, sāku par viņiem mācīties, saņēmu certifikātu, ka varu vadīt veselības projektus, un tas viss tā kā iegriezās, un mani bērni nav slimojuši ilgstoši vispār šo gadu laikā, ja? Jo mums ir dabas līdzekļi. Mēs cenšamies nelietot ķīmiskos preparātus, jo man ir atkal bail no tādām visādām alerģiskām reakcijām, jo man arī mazais dēliņš ļoti slimoja sākumā.
viņam ir diagnosticēta astma, bet par to citā stāstā, bet mēs atrisinājām arī to ar dabas vielām. Viņam arī bija ļoti smaga alerģiskā reakcija, gandrīz kā brālim, bet ne dzīvībai bīstamā, ne tik traki neaizgāja no vienām antibiotikām, kuras bija jālieto, kad sākās plaušu karsonis. Nu, lūk, un tad arī ar mazo es sāku mazajam dot dabas vielas, un mēs esam visu atrisinājuši, un mēs kontrolējam situāciju, ja kas uznāk kaut kāds krīzes brīdis, es vismaz zinu, kas jādara, un es kontrolēju situāciju. Nu, tas tā par veselību un par kompāniju, kas ienāca manā dzīvē, ja? Nu, lūk. Un tad, kad man likās, es esmu atradusi ceļu, kad es pati lietoju šos produktus dabas, pati mācos par tiem, pati dalos ar tiem, man likās, ka viss ir nokomplektējies manā dzīvē, pēkšņi ienāca numeroloģija. Un tā man tik ļoti pavilka, tā saucās arī ciparu psiholoģija, kas tā ir statistika, tā nav ezotērika, jo tā kā mēs visi balstās dabā uz cipariem. Nu, lūk, numeroloģijas pamatlīdzējs ir Pitagors, jā, un es, kad sāku ar to numeroloģiju, un tad es sapratu, ka mana misija dzīvē ir 2 virzieni – atklāt šo numeroloģiju priekš sevis un priekš citiem, jo tad tiešām es varu saprast, ka es eju pareizo ceļu, iepazīt savu personību, iepazīt savu tuvāko personību, tas ļoti viegli palīdz. Un tad es eju, man ir 2 ceļi šobrīd, ja, šis veselības ceļš un numeroloģijas ceļš. Attiecībā uz numeroloģiju esmu daudziem cilvēkiem izveidojis naudas kodu. Uz to var arī atsevišķi pieteikties, kad viņi saprot, kur viņu dzīvē ir tā lielā nauda, kas viņiem būtu jādara. Tur ir ļoti konkrēti, ko nevajag darīt, ko vajag darīt, ja, katram. Tas ir pēc katra dzimšanas datiem. Un tagad man top jauns projekts. Tas būs tāds daudz lielāks projekts, uz to droši var pieteikties, kur mēs iepazīsim. Es ļaušu katram cilvēkam iepazīt sevi un saprast, kā attīstīties caur vairākām personības šķautnēm, kur ir attiecības, nauda, hobiji. Es vēl pastāstīšu sīkāk, tas ir atsevišķā video. Tā, kad droši man rakstiet jautājumus, man ir ļoti liels prieks vēlreiz, ka jūs esat kopā ar mani. Es mēģināšu vēl vairāk sniegt jums vērtīgu informāciju, un es vienmēr ļoti priecājos par atgriezenisko saiti. Lai jums brīnišķīgs šis gads. Tiekamies!